Nu ko, šodien es tev gribu iedot 10 padomus un uzlabojumus, kurus tu varēsi implementēt uzreiz pēc šī video noskatīšanās, lai tu varētu veicināt savu darījumu noslēgšanu. Pirmais uzlabojums ir tad, kad klients tev pasaka iebildumu, un viņš piemin kaut kādu vārdu tajā iebildumā, nevis pašu iebildumu. Paprasi, ko viņš ar to domā, kad viņš tā saka. Man vajadzēs laiku. Kad tu saki, ka tev vajadzēs laiku, ko tu ar to domā? Jo loģiski mums liktos, ka viņš saka, man vajadzēs laiku padomāt. Jā? Varbūt man vajadzēs laiku nozīmē, lai sakrāt naudu, lai es varētu samaksāt. Vai man vajadzēs laiku, lai pārdot savas akcijas un es varētu nopirkt tavu pakalpojumu. Tāpēc katram vārdam ir kaut kāda nozīme šī cilvēka pasaulē. Un šis ko tu domā, kad tu saki X, tev dod iespēju likt klientam padomāt un izstāstīt, un tad tu vari klausīties un sadzirdēt reālo iebildumu. Ja? Otrā lieta ir partnera iebildums, ja tu esi B2B segmentā vai arī ja tu tirgo B2C, un tad tur sieviete saka, ka viņam jākonsultējas ar vīriem, un vīri stāsta par sievām arī beigās. Stāsta, tāpēc, kad grib izbēgt dažreiz, varbūt arī dažreiz arī nē. Un tad savā sarunā tev vajag atrast vietu, kur tu vari paprasīt par to, vai cilvēkam ir partneris vai nav, un ko partneris domā par to, kad tu plāno izbeigt šo problēmu. Ne visi jūs mācēsiet vispār uzzināt problēmu, ko risināt, bet tad tu vismaz vari paprasīt, ko tos partneris domā par to, ka tu darīsi šo. Tas ir vienkāršākais veids. Jā. Šitā ir labāk, ja tu no šejienes dabū par problēmu risinājumu runātu, emociju problēmu risinājumu runātu, kā cilvēks jūt, ko tos partneris saka par to, ka tu mazāk stresosi tagad. Jā. Tas noteikti skan daudz labāk, daudz foršāk nekā tad, kad tu runā par outcomiem. Es savos iepriekšējos video jau par to runāju. Pavadot īsu laiku runājot par šo perspektīvu un šo saikni ar partneri, tu vari mazināt vismaz uz pusi to, ka klients izvilks šo iebildumu beigās, un pat ja viņš viņu izvelk, viņš pasaka, hei, ar sievu jāparunājās, tad tu vēl tu projām par to pašu sievu, kur tu teici, kurai nepatīk, ka tu esi pamatīgā stresā par savu darbu pašvaldībā, un tad cilvēks atcerēsies, par ko viņš runā. Radīt lielāku šo plaisu, to saucamo gapu, tad, kad tu runā par problēmām. Ja? Tad katru reizi, kad cilvēks, ir tāds foršs jautājums, es ceru, ka tu pārdošanā jau visu viņu apguvis, kad, ja tu prasi jautājumu, vai vēl kaut kas, tad cilvēks saka visticamākais nē. Vai tev ir jautājumi vēl, kad tu prasi, vai kas vēl, tad tev ir lielāka iespēja, ka tev atbildēs nevis tad, kad tu prasi, vai ir skaidrs. Jā? Vai tas skaidrs? Jā. Un šo svarīgi izmantot tad, kad klients runā par problēmām. Jā? Tad, kad viņš tev izstāsta vienu problēmu, ok, skaidrs, kas vēl? Ko vēl gribētos uzlabot? Un tad tu vari klāt pie tās vienas problēmas, ko viņi grib atrisināt, atrast vēl 2, 3, 4 problēmas, lai tavs potenciālais risinājums risinātu lielāku problēmu bagāžu. 4. lieta – iemācies paprasīt atbildes uz saviem jautājumiem. Un cilvēkiem ir kaut kādi runas paterni, kuriem viņi pieturās. Ja? Kā viņi vienmēr atbild. Vienkārši viss pierastākais paterns ir uz jautājumu, kā tev iet, cilvēki vienmēr atbild vienādi. Labi. Ja? Un dažreiz cilvēki uz taviem foršiem jautājumiem, kur tu reāli gribi noskaidrot kaut kādas lietas, viņi tev dos virspusēju atbildi, tāpēc, ka tas vienkārši viņu paterns. Ja? Un tev vajag pārtraukt šo paternu, un tad tu vari paprasīt, vienkārši jāpasaka, jā, tas īsti nav tas, ko es prasīju, tas, ko es gribēju saprast, un tu vēlreiz paprasi savu jautājumu. Vai arī, jā, tas, ko es īstenībā gribēju saprast, ir šis un tu atgriezies atpakaļ pie sava jautājuma, jo tad tu liec cilvēkam par vienu to pašu lietu padomāt nedaudz dziļāk, un tas bišķiņ, īpaši, kad tu saki, tas nav īsti tas, ko es jautāju, tas, ko es gribēju paprasīt, īstenībā ir, viņš sakrata to šo cilvēku, un viņš atjēdzās un pamostās tajā konkrētajā brīdī. 5. lieta, ko tu vari sākt pielietot jau šodien, ir samazināt savu tonalitāti katru reizi, kad tu atbildi uz iebildumiem. Ja? Līdz ko tavs teikums iet uz beigām, tu samazini savu tonalitāti uz leju. Nevis tu viņu cel uz augšu un mēģini būt tāds more upward inflection. Ja? Kas tev ir jāizdara, jo tad, kad tu kļūsti lēnāks, tad, kad tu runā bez stresa un spiediena, tu mazini šo resistenci, kas ir klientam. Un es tev varu pateikt 100%, ja tad, kad tu cīnies ar klientu iebildumiem, tu pats jūti spriedzi,
tavs klients jūt nereālu spriedzi. Un tev ir jājūtās, tad, kad tu runā lēnām un klusāk, tevī var redzēt pārliecību. 6. lieta, ko tu vari ieviest katreiz, kad tu dzirdi iebildumu, saproti, kas ir īstā emocija. Un tad, kad cilvēks tev pasaka, zin kā, man būs jāparunā ar savu sievu, tomēr viņš to pasaka, iztēlojamies. Tu vari pateikt, es saprotu, Klau, pirms mēs iesim un tur aprunāsimies par sievu. Vai es drīkstu tev kaut ko paprasīt? Jā. Kad tu atnāci uz šo tikšanos, kas bija īstā lieta, ko tu gribēji atrisināt? Un tas nedaudz maina paternu, vai arī tad, kad tu atnāci uz šo tikšanos, vai tā lieta, ko mēs atradām ar tevi par to, kā tu jūties par šo, vai tev pašam ir svarīgi to atrisināt? Vai arī atgādini man, mēs šodien jau runājām, bet tu man teici, ka dēļ tā, ka tev šis nav atrisināts, tu man teici, ka tu jūties noguris. Tu pašam tā kā gribēšu atrisināt, un tu domā, tava sieva, ar ko tu esi precējies jau 10 gadus, būtu pret to, lai tu vairs nebūtu stresā. Ja? Tad iebildumos, izmantojot šo jautājumu, ka tu noliec malā šo iebildumu un uzdod jautājumu par viņa emociju, tu samazini šo viņa pretestību. 7. lieta ir priekšapstrādāt cenu un cenas kaut kādus šaubas, tad, kad tu runā par risinājumiem. Ja? Šeit es eju jau specifikā, ja tu nerunā par risinājumiem, uz ko klients tur bija skatījies pirms tam vai izvērtējis un domājis, ko ņemt, ko neņemt, tad viss ir slikti. Varbūt arī nē, jā, bet ja tu par tām lietām nerunā, tad tas ir tavs izaugsmes punkts, ko tu vari sākt darīt, lai ievies savos jautājumos, pirms tu ej iekšā savā foršajā prezentācijā, lai noslēgtu. Jā. Bet tad, kad tu runā, pieņemsim, ka mani studenti, viņi mācās, viņi runā par šiem risinājumiem, uz ko cilvēks pirms tam ir skatījies. Svarīgi ir noskaidrot, tad, kad viņi jau skatījās, kā atrisināt savu problēmu šeit, kas tad viņus kavēja, lai virzīties uz priekšu. Ja? Un šeit iespējams klients tur var pieminēt cenu vai vēl kaut ko, bet šeit viņš tev iedos kaut kādu vērtību, kāpēc viņš to nav risinājis un tā tālāk. Ja? Un ja tās lielākā problēma bija tāda, ka viņi negribēja investēt to naudu tajā laikā, tad, kad viņi skatījās, un ja es vēl uzzinu, kad tas bija, es varu palīdzēt viņiem pat sarēķināt, cik naudas viņi jau ir atstājuši uz galda un nenopelnījuši dēļ tā, ka viņi šo solution neievies tagad. Kas atkal priekšapstrādās šīs cenas iebildumu. 8. lieta. Klusums pēc tam, kad tu esi uzdevis jautājumu. Daudziem pārdevējiem ir tā ticība par to, ka viņam ir ātri jārunā, jāstāsta lietas, nedrīkst klusēt. Ja? Un viņi paši jūtās nekomfortabli tad, kad ir pauze. Lai tu iegūtu, tas mērķis sarunā ir svarīgākais, lai tu dabū īstās atbildes uz jautājumiem. Nevis virspusējās, bet īstās, lai cilvēks padomā. Un svētīgas ir tās atbildes, kur klients reāli ir pakustinājis savu pauri, nevis vienkārši šauj ārā kā no automāta. Tās ir vienmēr labākās atbildes. Tāpēc, tad, kad tu esi tehnika viegli vienkārši, ja? Skaitam līdz 5. Uzdevi jautājumu. 1, 2, 3, 4, 5. Gaidam atbildi. Pie sevis galvā. Klients, dzirdot klusumu, aizpildīs to. Ja? Un, iespējams, pateiks arī īstos iebildumus, ja tas notiek iebildumai apstrādes vietā. 9. lieta - noslēdz savu runu ar to, lai atgriezties atkal pie lēmuma. Ja? Bieži vien, tad, kad tā mazā daļa ar pārdevējiem, kas apstrādā šos iebildumus, jūs parunājat ar klientu un tu gaidi, kad viņš teiks, davai, daram. Ja? Tā vietā, lai to darītu, vienkārši pasaki, Klau, tad, ja tu esi uzdevis foršus jautājumus, viņš ir nonācis pie kaut kādām realizācijām, tu vienkārši pasaki, Klau, vai tu redzi, kā šis atrisinās šo lietu? Jā, redzu. Un tu saproti, ka mēs arī esam tie, kas tev potenciāli to varētu izdarīt. Jā. Tad, ko tev vajadzētu darīt šodien šeit sarunas laikā? Es nevis saku pēc, bet es prasu, ko tev vajadzētu darīt. Un tad klients pats nonāk pie tās realizācijas, ka, hei, ir jāsāk kaut ko darīt kaut kādos gadījumos. 10. lieta, kas tev ātri palīdzēs kļūt labam, nav pat jautrākā, bet man patīk, ir ieraksti visus savus pārdošanas zvanus un katru piekdienu paskaties, ieslēdz, noklausies vismaz 3 no viņiem. Un tā tu redzēsi, kas notiek tavā sarunās, ko tu dari labi, ko tu dari slikti un kā tu vari potenciāli kļūt labāks. Un ja tu gribi,
Reku šeit pie video lejā būs links uz manu mājaslapu. Atsūti man kādu savu pārdošanas sarunu, un es izvēlēšos, nezinu, vienu vai divas, un uztaisīšu jums bezmaksas review un aizsūtīšu tā kā īsu feedbacku ar to, ko tu potenciāli varētu darīt savādāk savā sarunā. Uzraksti komentārā un uzspied like, ja tu esi tik tālu noskatījies šo video, palīdzēs YouTube algoritmiem, un uzraksti, kuru no šiem ieteikumiem tu pamēģināsi pielietot jau šodien vai rīt savās pārdošanas sarunās. Tiekamies nākamajā video, nākamajā nedēļā. Čau!